ieraksts. Jā, tad mēs palikam pie AF automātikas. Paspējam pārunāt. Tā, es atveršu otru dokumentu. Tā, kur man ir grafisks attēls. Atgādināšu. Tātad, jā, paspējam mēs pārunāt, kā darbojas tad AF automātika, kā eksistē divi AF automātikas veidi, tātad AF1 un AF2. Tad AF automātikas uzdevums ir līdzsvarot sistēmu, un AF2 automātikas uzdevums atjaunot frekvenci. Bet es arī pieminēju to, ka Rietum Eiropas filosofija ir, ka AF automātikas uzdevumu pilda dispečers, tāpēc ir tikai AF automātika, un principā mums arī tagad vairs AF automātikas nav, un es arī paspēju dažus vārdus paskaidrot, kāpēc. Jā, tad tagad mēs turpināsim AF automātikas tēmu, un šeit tātad mums ir formulas, jo pirmkārt, mums ir nepieciešams aprēķināt AF automātiku. Tad, kādi mums ir tie parametri? Pirmkārt, mums ir slodzes apjoms, kas ir pievienots AF automātika. Jeb citiem vārdiem mēs, nu, aprēķinam, cik daudz patērētāju ar kādu kopēju jaudu mums ir nepieciešams pieslēgt pie AF automātikas, lai tiktu galā ar avāriju. Nu, parasti tad galvenais iemesls, kāpēc mums ir nepieciešama AF automātika, tad mēs netikam galā normālā darba režīma, tātad ar balansēšanas jaudu mums neizdevās tātad līdzsvarot sistēmu. Visticamāk, mums ir kāda smaga situācija, jeb kāda avārija, ka rezultātā mums nepieciešams tātad atslēgt patērētājs, lai līdzsvarotu sistēmu. Tad pirmais jautājums, tad cik daudz patērētājus un kādus patērētājus ir nepieciešams atslēgt. Tātad otrais jautājums. Mums ir nepieciešams šitus patērētājus sadalīt pa grupām. Tātad, kādus patērētājus mēs varam atslēgt, teiksim, uzreiz ar pirmo, tātad pakāpi, tātad ar pirmo kartu, kādus ar otro, trešo, ceturto un tā tālāk. Plus mums ir nepieciešams saprast, cik daudz kartes mums ir nepieciešams, ja, un kāds tur būs solis. Kā es jums tur rādīju, arī grāmata ir kā pēc pieredzes dažas valstis. AF, nu, tie slodzes apjoms nav vienmērīgi sadalīts, tā kā pie mums. Pie mums ir vienmērīgi sadalīts, tāpēc, ka nav pieredzes. Bet, nu, paskatīsim tātad to pamat ideju. Kā izreikināt jaudu, kāda attiecība jauda frekvence un kā sadalīt patērētājs. Nu, vot šeit mēs redzam pirmo formulu 6,5. Tātad, kur ir rakstīts F min? Tad, ja mums ir jautājums saprast, līdz kādai vērtībām, līdz kādai frekvencei mums varētu tātad samazināties, nu, frekvence tikla, ja, pie noteikta deficita, tad mums ir 6,5 formula. Tātad, ja mums veidojas deficits, kas mums ir, kur ir delta PG, jaudas deficita energosistēma, ja? Pie bāzes jaudas P slodze 0, ja? Tad mēs varam izraisīt līdz kādai frekvences, līdz kādai vērtībai nokritis frekvence. Tad, ja mums pie AF automātikas, ja, pieslēgts konkrēts apjoms. Tad, kur ir delta P AF1, tas ir AF apjoms, nu, jeb slodzes, kas ir pievienoti pie AF.
automātikas. Tad, ko mēs šeit redzam? Tad 50. Nu, 50 tas ir bāzes frekvences vērtība. Šeit nav burts, uzreiz 50 rakstīts. Ja mums būtu, teiksim, ASV vai Japāna, tad tur būtu 60. 1 mīnus K dalīts ar K slodze. Tātad tas slodzes koeficients, arī kas mums ir zināms ar D lielu burtu pēc mājas darba, ja? Tātad pēcslodze 0, tas ir tā kā kopējais apjoms, un delta AF, cik daudz ir pieslēgts. No šejienes, no šitas formulas 6,5, mēs varam izreikināt, cik daudz mums ir, piemēram, nepieciešams pievienot slodzes pie AF automātikas, lai frekvence nenokrīt zemāk par F min. Tad pa lielam mums ir viena formula. Tikai kāds mums ir jautājums, uz kādu jautājumu mēs meklējam atbildi, tātad mēs to formulu pārveidojam. Cik daudz mums ir nepieciešams pieslēgt pie AF, lai frekvence nebūtu zemāka par. Pie tam, pie tam to pašu, nu, teiks, formula 6,6 un 6,7 neatšķiras. Tikai atšķiras jautājums, uz kuru mēs cenšamies atbildēt. Tātad šeit bija jautājums, līdz kādai frekvencei nokrist, a šeit līdz kādai frekvencei atjaunosies, bet pa lielam tas ir viens un tas pats. Jo kas tas nozīmē, ka frekvence atjaunos, nu, tāpēc, ka mums tur ir tā frekvenču fluktuācijas, ja, tātad, un jebkura gadījumā jautājums, kas būs par frekvenču vērtību, ja, kad nostrādās AF automātika ar visam pakāpēm. Nu, un attiecīgi, tā kā AF eksistē AF1 un AF2, šeit ir formula, arī papildus, kā mēs varam sadalīt slodzes starp AF1 un AF2. Re, kur ir 6, 8 formula, ja? Tad, ja mums ir nepieciešams pateikt, re, kur ir, cik daudz ir nepieciešams pieslēgt pie AF2, vai mēs varam, tātad viens variants, ja mēs zinām, cik daudz kopā, tātad no kopējas AF automātikas, nu, tas AF pieslēgtas slodzes atslēgt pie AF1. Ja mums nav, tātad, un mums ir dots tātad, minimālas vērtības un atjaunošanas vērtības, te atkal pie grafika. Tātad šeit, šajā gadījumā, ja, tātad minimāla tas ir šeit, atjaunošanas tas būtu šeit. Ja, uz grafika tad varam izreikināt, cik daudz. Pie tam jāpasvitro, ka sadalījums aptuveni plus mīnus ir tas zināms. Ja, tad pie AF automātikas vidējas vērtības energosistēma ir 3,5% no maksimālas slodzes, un pie AF2 ir 12-20% no slodzes. Ja. Nu, tāpēc, ka skaidrs, ka AF ir nepieciešams daudz mazāks apjoms, jo frekvence jau stabilizējas, un mūsu uzdevums ir tikai atjaunot frekvenci. Nu, un tālāk tātad 6, 9, kā mums izreikināt kartu skaits, ja, tātad PF automātikas apjoms, sākuma frekvence, beigas frekvence, ja, un tad mums būs tātad viena karta. Ja, tātad cik daudz jaudas pie katras kartas jāpievieno. Nu, jā, tā, mums vajadzētu tagad, tā, mums vajag atslēgt pie mājas darbu. Kur ir uzdevumi? Tā, ā, tā, tagad šeit uztaisīs. Tam, tam. Mājas darbs, kur ir uzdevumi par AF automātiku. Nu, vot, piemēram, pirmais variants, tātad sistēma 50 Hz, slodze mums ir 1500, D 1,7, tad
Varbūt būt kaut kā tā izdarīsim. Lai būtu, tad re, kur ir D, kas mums ir, kas slodzes, ja? Tātad atslēdzas jauda, nu, jeb ģenerējošā jauda 500 megavati, tātad trešdaļa, ja? AF jauda 200 megavati, cik lielai jābūt jaudai AF2, lai atjaunotu frekvenci līdz līmenim, ja? 49,4. Tad mēs zinām, ka AF1 ir, ja? Tātad mums ir nepieciešams AF2. Tas nozīmē, ka pirmais solis, nu šeit ir divi varianti. Var izmantot uzreiz 6,8 formulu, vai var sākuma izreicināt pēc formulas 6,7, cik daudz ir nepieciešams pieslēgt jaudas pie AF automātikas, tad kopā cik jābūt, ja? Un attiecīgi no kopējās jaudas nu, tā kā, atņemt tie 200, kas ir AF1. Tad, kas paliks, tas arī būs AF2. Tad pa lielam, vai šeit ir tā kā divi soļi, vai viens, 6, 8 gara formula. Tā, kas mums vēl ir? Kas mums vēl? Tā. Ceturtais, otrais variants, ceturtais uzdevums. Tātad viss tas pats. Nu, tikai cipari mainās. Tātad frekvence 5 Hz, slodze 1000, koeficients 1,2, atslēdzas 300 megawati. AF1 200 megawati. Noteikti, kā samazināsies sistēma frekvence. Nu, jeb citiem vārdiem mums ir nepieciešams pateikt, kāda būs frekvence F-min, jeb 6,5 formulā. Tā kā nav nekas sarežģīts. Trešais variants, tā, kas mums ir? Tā. Arī AF2 automātika, to tikko izrunājam. Tā. Šeit tad F-min ir nepieciešams atkal, kā samazināsies frekvence, ja? Nu, un tāpēc, principā, jā, tad šeit īpaši neatšķiras uzdevumi. Vot tā, varbūt jautājumi. Un tālāk pēc plāna es gribu pārunāt par avārijām. Man šeit ir vienkārši atverts viens tas labs diplomu darbs. Par avārijām un par statistiku. Tātad tagad parunāsim drusku par statistiku un tātad secīgi izskatīsim Itālijas blackoutu, tiep lielu energosistēmas avāriju, kas bija 2003. gadā. Tad izskatīsim to solis pa solim, kas tur bija. Bet sākumā drusku parunāsim par avārijām, par to vispār, nu, kas tur mums energosistēmas notiek, kāpēc mums tas avārijas režīms veidojas, kad mums ir nepieciešama pret avārijas automātika. Nu, vienkārši, ko mēs varam uzskaitīt kā par tādu smagu bojumu, nu, noslogotas līnijas atslēgšana, apakšstācijas atslēgšana, ģeneratoru atslēgšana. Tātad daudz kas būtiski ietekmē uz tīkla konfigurāciju, lai tīkls varētu nodrošināt savu galveno funkciju, tad piegādāt elektroenerģiju no vietas, kur tā ir ģenerēta, līdz patērētājiem. Tad iemesli šeit mums ir tehniskais stāvoklis, cilvēciskais faktors, izslēgumi, citi elementi, arī ietekme uguns, tur eksplozijas un tā tālāk, un zibens atsevišķi. Tad kur mēs redzam pa gadiem, nu, tur statistika, principā, ir veca, bet mēs varam redzēt, ka kur ir tātad tehniskais stāvoklis pa lielam, ja, ir būtiskais iemesls, ja mēs analizējam, ja. Izslēgumu skaits transformatoru punktos, ja, tātad izslēgumi tagad, kur ir.
Tad kaut kur vidēji gadā varam pateikt kaut kur 50 izslēgumi transformatoros. Ja? Pie tam šeit spriegums 110, 330. Ja? Tad mēs nerunājam par sadales tīklu, kur mums ir 1000 transformatoru. Ja? Bet, nu labi, atlicis viens transformators. Ja tur mums nebija cilpa, tad mums ir nobarots no kāds ciemats, nezinu, vasarnīcu ciemats vai kaut kur Latgalā, ja tur ar vienu līniju. Nu, labi. Slikti, ka kas var tur notikt, tur viens ciemats, kur dzīvo tur 11 cilvēku, paliks bez elektrības. Nu, nav tik būtiski, bet ja mums kaut kas notiks ar aussprieguma apakšstāciju, tad mums jau ir problēmas energosistēma, tāpēc, ka ja viņi bija noslogota, tad jautājums vispār, vai mums ir apvidceļš, jo, ja mēs atceramies pavisam nesen, mums bija uzbūvēts kurzumes loks, priekš kam viņš bija uzbūvēts? Nu, tāpēc, ka mums līdz šim pa lielam kurzeme, tur, kur mums bija Ventspils, Liepa, ja, tātad turēs uz vienas līnijas. Pie tām savas ģenerācijas nav. Tas nozīmē, ja kaut kas notiek, tad mums pārošana tikai no vienas puses un palikam bez elektrības. Īpaši, kad bija stipra vētra, kad tie vadi šupojas, ja tur vadi savstarpēji saskarās, automātika atslēdz, nu, relē aizsardzība, tāpēc, ka izslēgums veidojas. Ja, pum, palika bez elektrības. Un tā diezgan bieži. Tāpēc, re, kur ir aptuveni izslūgumi, bet tas ir transformatora apakšstācijas, jā, tad izslūgumi gadā. Tālāk, kas mums ir? Nākamais, kas mums te ir no statistiskiem datiem, no tādiem interesantiem, ir energosistēmu avārijas pasaulē, jo, nu, domāju, šeit mēs varam sākt kaut kur no gala, jā, tad, jo pa lielam, nu, ok, katru dienu, protams, tas nenotiek, bet notiek regulāri, un tad ne visi par to zina. Tātad, re, kur ir 18. gads, ja mums bija liela, nu, mūsu zeme. Brazīlija, 10 miljoni cilvēki palika bez elektrības. 16. gads, Turcija, 70 miljoni cilvēki palika bez elektrības. 15. gads, Pakistāna, 140 miljoni iedzīvotāji bez elektrības. 13. gads, Vietnama, tātad šeit pat, nu, tas apkopojums ar iemesls. Tātad 500 kV līnijā atslēgums ziemeļu un dienvidu rajona energosistēmas sadalīšanas ilga ap 10 stundām. Nu, šeit nepateikt, cik daudz, bet šeit, tā kā, nu, labi, šeit pirmo reizi tik pieminēts, varbūt uzreiz arī pateikšu. Es gribu drusku vēlāk pateikt, bet atgriezīsimies šeit pie situācijas, ja? AIF automātika, mēs par viņu tikko izrunājam, bet tāds palika jautājums. Kas notiek, ja AIF automātika netika galā ar savu uzdevumu un mums neizdevās līdzsvarot to jaudu bilanci, ja, un atjaunot frekvenci? Kas tālāk? Uzreiz sabrukums? Nu, nē. Nu, jā, sabrukums, bet ne līdz galam. Mums vēl palika pēdējā automātika, kas saucas par dalīšanas automātiku. Tad, ja energosistēma nespēja saglabāties kā vienota energosistēma, ja, tad notiek energosistēma dalīšana. Kas tas nozīmē un priekš kam? Nu, kā es tikko minēju, par to pašu kurzemes loku, ka energosistēma nav homogēna. Tātad ir vietas, kur atrodas ģenerācija, ir vietas, kur ir tātad patērētāji. Tātad mums, ņemot vērā visu to struktūru, fiziku, ja, kā un kur tiek ģenerēta jauda. Parasti tas viss atkal ir ārpus pilsētas, jā, tāpēc, ka tur, lai nepiesārņotu atmosfēru, galvenie patērētāji parasti ir rūpnīcas un parasti ir cilvēki, ja, kas dzīvo atkal pilsētas. Tāpēc plus mums ir tātad rajoni, ja, kur nav savas ģenerācijas, kur ir tikai patērētāji un tā tālāk. Tāpēc sistēma nav homogēna. Tad ir vietas, kur ir
saražo vairāk nekā patērē. Tas pats, kā mēs skatījāmies ar to pašu Nord Pool, jā, tātad uz Skandināviju. Skandinavijas valstis, tā kā Zviedrija un Norvēģija, tur ir vairākas zonas, tur piecas zonas, jā. Tur arī reģioni ir sadalīti, tāpēc, ka nevienmērīgi tā ģenerācija ir zonas, kuras vairāk ģenerē, ir zonas, kur vairāk patērē. Nu, vot. Un ideja tāda, ka ja energosistēma tad avārijas gadījumā pēc AF automātikas vairs tātad nespēja funkcionēt kā vienota energosistēma, ja, lai vispār visu nepazaudētu, pēdējā robeža mums ir dalīšanas automātika ar tādu ideju, kā vietas, kur vēl palika ģenerācija atslēdzas no pārējais energosistēmas un cenšas tātad nodrošināt patēriņu sava rajona. Tāpēc energosistēma dalas vairākas daļas. Tās daļas, kur nav savas ģenerācijas, tur uzreiz blackout visi paliek bez elektrības, bet tās daļas, kur ir ģenerācija, tātad cenšas tur līdzsvarot, jeb tātad atslēdz šito rajonu ar ģenerāciju no pārējās energosistēmas, kur nav savas ģenerācijas, ja? Lai līdzsvarot šito rajonu. Priekš kam tas, nu, tas ir, tāpēc, ka tās rajonus, kurus izdevās saglabāt, ja, lai tur nenotiek tas sabrukums, pēc tam var atkal sākt savienot, sākt, nu, var ar citiem vārdiem līmēt energosistēmu, tad apvienot šitus energorajonus, kur pirmkārt palika ģenerācija darba un kur cilvēki palika ar elektrību, ja. Ja mums ir pilns sabrukums, tad visi ģeneratori atstājas, tas nozīmē, ka mums ir nepieciešams atkal katra vieta ieslēgt ģeneratoru, pieslēgt viņu tīklam, līdzsvarot to gabalu. Un pēc tam sākt visu līmēt kopā. Pēc tam to visu sinhronizēt. Pasākums, ja, kas varētu aizņemt stundas un dienas. Piemēram, tā, kur tas man bija? Ja, kā šeit tātad. Sadalīt 10 stundas. Ja tātad nebija pilns sabrukums, sistēma sadalījies daļas, bet, lai pēc tam atkal viņu savākt kopā, tad aizgāja 10 stundas. Ja vispār sabrukums, ja tā tad nekas nepalika, tad tur daudz vairāk laika būs nepieciešams, lai rokas režīma kaut kā pakāpeniski to visu atjaunot un savākt kopā. Vot tāda būtība. Tātad pēdējā robeža mums ir dalīšanas automātika. Pie tam atkal avārija attīstās tātad un izpaužas diezgan, nu, varētu haotiski, ja, bet dalīšanas automātika pēc modelēšanas rezultātiem ir skaidrs, kuras vietas tātad ir kāda ģenerācija, cik tur apkārt ir tie patērētāji, ir tas svajas vietas energosistēma, jeb līnijas, ja, pārvades līnijas, kas sadala energosistēmas daļas, ja, tāpēc viss iepriekš ir saplānot, saproktēs, tātad kuras vietas automātiski tiek atslēgti jaudas slēdži, lai atdalītu energosistēmas daļas. Tāpēc viss iepriekš ir saplānots, ja? Un izreicināts. Tā, kas mums bija 12. gads Indija, ja? No tā 21, 28 Indijas apgabaliem palika bez elektroapgādes, kas ietvara līdz pat 700 miljoniem iedzīvotāju. Vot tāds sabrukums. 9. gads Brazīlija un Paragvaja. 60 miljoni cilvēki palika bez elektrības. 2006. gads Eiropas energosistēma tur, nu tā kā UCTE, kas tā kā nevis viena valsti, bet tur diezgan plašs. Tātad 15 miljoni cilvēki. 5. gads Maskava, Krievija par diviem, bet atkal tas ir tā kā Maskava dzīvo vairāk par 10 miljonu cilvēku. Tas ir vienkārši apgabala sabrukums. Un 3. gads, par kuru mēs šodien parunāsim, tāpēc, ka laikam viņi ļoti tā, nu, kā viņu nosaukt, tāds labs paraugs, lai, teiksim, tieši mācīties uz viņu, tātad, piemēram, 5-6 miljoni.
palika bez elektrības. Tikai pēc 4 stundām tātad tika sāka atjaunošanas process. Ja? Trešā gada Zviedrija, Dānija arī labs piemērs, bet nu, varbūt pēc tam par viņu kaut kā parunāsim. 5 miljoni cilvēki palika. Ja? Tātad trešais gads arī Kanādā, SV 5 miljoni cilvēki. Nu un tā tālāk. Jā, tātad. Tātad, protams, nav katru gadu, bet bieži vien sabrukums notiek. Un daudz cilvēku palika bez elektrības. Tātad, biežākie atslēgumu iemesli. Tātad, kad mums liekas, šeit bija par. Kurienes tas statistika bija? Tā laikam apkopots. Vienīgais, kas jau neatceros, kas šeit bija apkopots. Tieši. Nu jā, tātad. Pa lielam, vot šeit, jo kāpēc es te skatos, tāpēc, ka laika apstākļi un koki, ja, nu, vot tas ir būtisks moments, kā mums, pirmkārt, kur visbiežāk notiek avārijas. Nu, protams, tur, kur ir pārvades līnijas, tāpēc, ka viņi aizņem ļoti lielu teritoriju un nekāda veida nav pasargāti, ja, tātad, un kur visbiežāk, ja, un kāpēc, nu, pamatiemesli. Koki un laika apstākļi. No laika apstākļiem var tu izdalīt vētru. Ja? Tātad vadi sāk šupoties, saskaras un veidojas izslēgums. Tas pats stipra vētra, tur krīt koks virsū, tad paravums un tā tālāk. Atkal veidojas izslēgums un līnija tiek atslēgta. Tāpēc galvenokārt, ja tātad galvenais, ka mums problēmas, nu, teiks, kā attīstās un veidojas avārijas, tātad visbiežāk pamata elements tomēr ir pārvades līnijas un laika apstākļi. Protams, ir arī citur, kas arī ļoti būtisks, ja mēs tur pēkšņi pazaudējam kaut kādu jaudīgu ģeneratoru, bet pēc statistikas, protams, ģeneratoru skaits ir daudz mazāk nekā mums ir pārvades līniju. Un, ja mēs tur pārēsim kilometrus, tad mums ir 1000 kilometri, ja? Un tur jebkura vieta varētu kaut kas notikt. Tāpēc, jā. Tā par ASV, es domāju, man nav vērts runāt. Par pārtraukumiem tas ir drusciņi. Tā, Baltkrievija ir runāšana. Jā, tā laikam tas bija visinteresantākais. Nepiegādātais apjoms, elektroenerģijas apjoms Ziemeļu valsti. Jā, šeit varētu drusciņ tā kā apturēties un parunāt, kā mums, nu, vispār kā varētu novērtēt energosistēmu drošumu un kaut kas spriest, kas, teiksim, cik mums bija, kas tas ir labs, kas ir slikts un tā tālāk. Tāpēc, principā, eksistē tādi kriteriji, kuri saucas par saifi un saidi, ja? Tātad, kas pēc būtības ir tātad nepiegādātas elektroenerģijas apjoms un elektroenerģijas tātad piegādes pārtraukumu ilgums. Tātad, tie divi galvenie parametri, pēc kuriem tagad novērtē energosistēmu, tātad un energosistēmu drošumu. Un tāpēc šeit arī tur 5.1 tabula pievērst arī tie dati par to, ka, piemēram, nepiegādātas, nu, tas bija pat 2018. gadu, ja, tātad enerģijas daudzums, tur, cik daudz megawatu stundas Dānija, Somija, Īslande, Norvēģija, Zviedrija. Nu, kā mēs saprotam, Zviedrija pēc atkal, arī pēc patēriņa un pēc ģenerācijas ir pirmā vieta, ja, no Skandināvijas valstīm, tātad, un, principā, arī līniju kilometros ir tā kā tīkls visgarākais, un iedzīvotāju tur arī ir visvairāk. Tāpēc, nu,
Protams, Zviedrija būs arī attiecīgi pirmajā vietā šeit pēc daudzumā. Tā, traucījumu skaits pēc daudzuma, jā, tātad, kas tika fiksēts, jā, tad, re, kur ir tā kā Zviedrija visvairāk, nu, bet, ja mēs šeit skatāmies pēc skaita, tad atkal, cik daudz gada griezuma mums ir problēmas, jā, tātad simtiem, jā, tātad simtiem. Uh, traucījumu iemesli šeit, tātad, nezināmais uzturēšana, labi, kopēs ārējās ietekme, civitas. Nu, vot es atkal teiktu, ka mēs redzam šeit pie citiem, protams, daudz diezgan ir, jā, tātad. Bet, ja mēs tā sāksim skatāmies, tātad, kas tur ir, vides tomēr ir diezgan daudz vides izraisīti iemesli, jā. Vides izraisīti iemesli. Un tātad nepiegādātas enerģijas apjoms atkarībā no sprieguma līmeņa, ja? Tad re, kur ir kilovolti, ja? Šeit, nu, atkal, mēs saprotam, ka visvairāk kilometru, nu, pie mums ir 220 un 330, ja? Mūsu kaimiņiem ir drusciņ cits spriegums, ja? Bet mēs saprotam arī pie mums, ka visvairāk problēmu ir tīkla 110, ja mēs runājam par augstspriegumu tīklu, tātad par to, kas ir nopietns un būtisks. Ja? Tātad, attiecīgi, tur 110 kilovoltu līniju kopējais garums ir reizes lielāks nekā 330, tur vairākas reizes. Ja? Attiecīgi, tur arī būs daudz vairāk problēmu, ko mēs principā arī šeit redzam. Tātad šeit ir tīra statistika. Izslēguma skaits, tātad tur, kur atkal līnijas ar kādu spriegumu, tad sadalīs Dānija, Somija, Īslande, Norvēģija un tā tālāk. Apakš, nu labi, par izslēgumiem mēs tur runājam jau, tad par kopskaitu. Un tagad Itālijas energosistēmas sabrukums, tātad septembrī 2003. gadā. Ok, tad drusiņ, tad mums ir nepieciešams attēls, kur viņš šeit ir. Tā, palielināsim. Lai redzētu, tātad, kāda ir Itālijai starp savienojumiem, kas tur ir apkārt. Nu, pirmkārt, jāatzīmē, ka Itālijas energosistēma pati par sevi ir deficīta energosistēma. Tad viņi paši nevar nodrošināt savu patēriņu. Tas ir viens. Otrais, tātad, kas tur ir ar starp savienojumu? Tad mums ir apkārt tātad Francija, Šveice, tad Austrija un Slovenija. Uh, re, kur ir līnijas. Tad, sarkanais, tā tūlīt paskatīs, tūlīt aiziesim šeit, re, kur ir. Tad 330 kilovolti un 220. Un viens tātad zemūdens, tātad līdzstrāvas kabelis, kas savieno ar Grieķiju. Tātad 380 ir sarkana krāsa, tur 200, man liekas, ne, vai tūlīt. Nē, sarkanais mums ir 1, 2, 3, 4. Jā, tātad sarkanais ir tātad 220 un zaļais ir 380. Tātad, bet kopā tātad Francu 3 līnijas, ar Šveici 2 līnijas, ar Sloveniju 1 līnija. 220 kilovolti Francija 1 līnija, ar Šveici tātad 6, Austrija 1, Slovenija 1. Tātad kopā 15 pārvades līnijas. Vot tāds starp savienojums. Tātad, kas notika? Kas par iemeslu pie tam? Nu, kāpēc ļoti labs piemērs ar Itāliju? Tāpēc, ka, nu, bieži vien šitais arī ir galvenais iemesls, kāpēc viss arī sākas. Tā, tā, kur tas ir?
Tātad ievadvārdi. Nu jā, vēl viena tabula. Vēl viena tabula. Tad pirms avārijas situācija. Kas bija ar cipariem? Tad kopējā slodze 27,4 gigavati. Pie tam imports 7 gigavati. Tas nozīmē, ka pati viņi varēja noģenerēt tātad 20 gigavatus, 7 gigavati bija imports. Un imports bija arī tāds sadalīts. Tad Šveice 3,6 gigavati, Francija 2 gigavati, Slovenija 0,6. Nu, un šeit Austrija un Grieķija maz. Tātad maksimāli pieļaujama vadītāja temperatūra 80 grādi. Tātad kāpēc tas ir svarīgs? Tātad mums ir vadi. Vadiem arī ir ierobežota caurlaides spēja pēc temperatūras, tātad, nu, vai pēc strāvas, jo lielāka strāvā, kā mēs zinām, no strāvas izdala siltums, no siltuma vadi iztepjas, un ka rezultātā mums veidojas lielas problēmas. Tāpēc mehaniskas izturības dēļ vadiem visiem ir pēc kataloga, pēc ražotāja ir tā ierobežota maksimāla strāva. Un mēs varam šito situāciju arī analizēt pēc temperatūras, jo ir arī daudz rakstu, daudz idejas par to, kā mēs varam palielināt strāvu. Ja? Bija daudz idejas vispār, kā, nu, mēs tagad atgriežamies drusku pie uzbūves, ja? Pēc vadu uzbūves. Tad mums ideja, tātad gaisa vadu līnija, tātad vadam pa vidu ir trose, kas pilda to mehānisko izturības funkciju, un tātad apkārt ir tātad vadoša daļa no alumīnija. Un bija ideja, ka vadu vidu uztaisa, lai tur būtu caurule un dzīt dzēsēšanu. Tātad dzēsēt no iekšas vadu, kas ļautu palielināt strāvu, nu, tātad, kas varētu plūst. Tāpēc vadu temperatūra, vadu silšana ir diezgan būtiska problēma, kas ierobežo, cik daudz jaudas mēs varam pārvadīt. Nu, vot, tātad esoša situācija. Un tagad, vot, kur ir nakts, 3:01 pa nakti, sākas. Kas tur ir? 318 kilovoltu līnija, pārvades līnija, kas tātad savieno Šveici un Itāliju, tātad, kura bija stipri noslogota, nu, 86%. Tātad, nu, nav 100, tātad vēl ir kaut kāda rezerve, ja, bet rezultātā tur būs trāvā, vadi silst, rezultātā tātad viņi iztepjas. Kas, principā, šeit arī ir rakstīts. Tātad, kas termiski rada siltumu, rezultātā bija palielināta vadu nokare. Un saskaroties ar kokiem, līnija automatiski tika atslēgta. Automātika. AI. Tātad automātiska atkārtota ieslēgšana. Mēs par AI nerunājam, vajadzēja jums runāt kursu, kur ir reāla aizsardzība, bet varbūt dažus vārdus pateikšu. Bet kas ir par AI automātika? Nu, pēc statistikas, arī ko mēs šodien arī redzējām, bet arī tā, arī kā, kur, tiksim, reāla aizsardzība statistika, tad, kur mums ir pārvades līnija, visbiežāk mums kaut kas notiek ar vadiem. Un tātad, vai vadi saskarās, vai kāds koks pieskarās pie vadiem, kā tur vetra un tā tālāk šupojas. Ka rezultātā viņš pieskarās, sadega un miers. Tātad viss kārtībā. Viņš koks ātri sadega, vai tur pieskarās un atpakaļ atgriežas. Bet mēs taču, nu, un automātika nevar zināt reāli, kas tur notika. Tāpēc jārēdzi uz kādu izslēgumu, kas veidojas. Tāpēc reāla aizsardzība tikko veidojas izslēgums uzreiz atslēdz. Bet
ir liela varbūtība, ka izslēgumam ir pārējošais raksturs. Un var mēģināt tātad atkārtot ieslēgties, un viss būs labi. Tāpēc ir arī AI automātika, kas atkārtoti ieslēdz un atjauno. Protams, ja izslēgums paliek, ja, tātad, ja tur tomēr ir nopietna problēma, automātika, nu, reāla aizsardzība šeit atkal atkārtoti atslēdz, un tad vairs necenšas ieslēgt. Pie tam šeit ir VAI, tāpēc, ka tur ir tā saucamā vienfāze un ir trīsfāze AI, ka tur, kur ir 110, tur, kur nevar vadīt katru fāzi atsevišķi, uzreiz ieslēdz visus trīs un atslēdz visus trīs. Bet tur, kur ir tātad liels spriegums, ja tur ir iespēja tātad ieslēgt konkrētu fāzu, kas tika atslēgta. Tad, nu, šeit ir nianses. Galvenais, kas šeit ir rakstīts, ka bija nesekmīga AI. Tas nozīmē, ka centies ieslēgties atpakaļ, bet izslēgums bija uz vietas. Pēc tam ir arī iespēja dispečeram manuāli ieslēgt. Bet manuāla ieslēgšana nenotika liela leņķa dēļ. Kas tas par leņķi? Kas tas ir? Nu, tad, kā es jums pašu pirmo lekciju saku, tur staidot par to, kas ir tad koncentrēta energosistēma, par to, kam katram ģeneratoram, tātad mēs varam viņu tātad reprezentēt kā rotējoša EDS vektoru, un šeit ir leņķis starp EDS vektoriem. Tātad ir līnija, ja? Tātad līnija, pārvades līnija savieno kaut kas, nu, jeb energosistēmas daļas vai energosistēmas un tā tālāk. Tātad, ja mēs paskatāmies, kas notiek viena līnijas gala un otra gala, un tad to reprezentēsim kā vienu ģeneratoru ar EDS vērtību, tas nozīmē, ka viena gala tātad bija EDS ar vienu leņķi, un otra gala EDS vektors atšķiras par 42 grādiem. Ja? Tas nozīmē, ka vienkārši automātika nedos manuāli ieslēgt, jo pie tāda leņķa mēs ieslēgsim, ja? Tad būs liela nu, teiksim, trieciens strāvā, kas ir ļoti bīstami un daudz kas tiek sabojāts. Tātad neļaus pie tādiem leņķiem ieslēgt. Labs jautājums, kāpēc? Kāpēc izveidojas tāda situācija, ka parādījās leņķis? Nu, tas nozīmē, ka starp savienojums nav, nu, teiksim, bija diezgan nopietns. Tātad atslēdzot uz vienas līnijas atslēgšana pievada pie tā, ka starp savienojums bija pavaināts. Rezultātā viena energosistēma tur izveidojas deficīts, otra energosistēma, tātad neliela, protams, daudzuma izveidojas pārpalikums, un rezultātā paspēja, ka viens vektors pātrināties, otra līnijas gala piebremzēt, ka rezultātā izveidojas leņķis. Bet tas ir atkal, tas viss ir normāla situācija, jo kā notiek atpakaļ ieslēgšana manuālā? Sākumā ieslēdzam vienu galu, pēc tam ieslēdzam otro galu. Automātiska režīmā gaida, kamēr apstākļi, nu, kamēr tie teiksim, sinhronizācijas nosacījumi sakritīs un varas ieslēgt. Cilvēks taču viņš nevar kontrolēt reāla laika tos visus parametrus. Viņš vienkārši cenšas nospiet pogu un automātika viņa neļauj. Jo automātiskā režīmā sinhronizācija bija nesekmīga. Ok, kas tālāk? Tālāk seko personāla un automātikas darbība, lai novērstu iespējamus riskus saistībā ar līniju atslēgšanu. Nu, viss attīstās diezgan strauji, tāpēc tātad 0,1 pirmās līnijas atslēgšana, tagad 25. Viena līnija jau tika zaudēta, tālāk sekoja blakus esošas kaimiņa līnijas, kas pārņēma jaudu plūsmu par 380 kV līniju. Nu, tas Šveica, Itālija, kuru nu bija pārslogota uz 110%. Tad, kā mēs to saprotam? Tad mums bija viena līnija atslēgta. Tad, cik tur ir kopā?
Šveice, vispār tikai divas līnijas, ja? Šveice, Itālija. Tātad atslēdzas viena līnija. Tas nozīmē, ka otra līnija, kas palika darba, pārņēma, ja, visu to jaudu, kas bija no Šveices. A no Šveices mums bija 3,6 gigavati pie tam. Ja? Tātad pusi no deficīta bija no Šveices un tikai divas līnijas. Ja? 380. Protams, ir 220 arī 6 līnijas, ja? Bet nu, mēs saprotam, ka jauda ir vienāda ar nu, pārvadāma jauda ar spriegumu kvadrātu. Tāpēc daudz lielāka, protams, plūsma bija pa 380 nekā 220. Tas jau, es tur aizgāju, jā. Protams, tātad jaudu pārņēma ne tikai viena, kas palika 380, bet arī pārējās, kas līnijas, kas savieno, ja? Bet mēs saprotam, strava plus tur, kur mazāka pretestība, ja? Tāpēc strava pati izvēlas to ceļu. Rezultātā, ko mēs te konstatējam, ka līnija pēdējā 380 ir uz 110% pārslogota. Tas nozīmē, ka automātika noteikti viņu atslēgs. Jautājums tikai kad. Jo tas ir atkarīgs atkal no laika apstākļiem un no tā, cik ātri pieaugta temperatūra, vada temperatūra. Redzat, tad līnija šādu pārslēgumu var uzņemt atkarībā no to vadītāja materiāla. Rezultātā notika līdzīga situācija, kā iepriekš 20 minūšu laika vadi uzsila tā, ka tas nokares rezultātā pārklājas pāri kokiem. Rezultātā arī šī līnija atslēdzas tāpat kā iepriekšējā. Tātad mēs pazaudējam vēl vienu līniju. Tātad 25 minūtes, 21 sekunde. Tagad pagāja 4 sekundes. Tā rezultātā pēc 4 sekundēm aizsardzība atslēdza pārslogotu Šveices iekšējo 220 kV līniju. Šī pēc kārtas jau bija trešā līnija, kura tika atslēgta. 26 sekundes nostradēja aizsardzība, tātad Austrija, Itālija. Un iesakas kaskata veida līniju atslēgšana. Tā 28 sekundes atslēdzas līnija Itālija, Šveice. Francija pierobežas 7 sekundes laika sprieguma nokrita pat zemāk par minimālu vērtību 320 km. Šajā laikā Itālijas sistēma zaudēja sinhronismu un Itālija atvienojas no Centrāla Eiropas apvienotās energosistēmas. Tātad, kas mums sanāk? Sākas līniju atslēgšana, zaudēja sinhronisms un Itālija pēc automātikas pilnībā tika atslēgta no Centrāla Eiropas. Tad, kā rezultātā, -7 gigavati imports. Tad palika tikai 20 gigavati, ko paši Itāļi saražo. Ko viņi paši saražo? Tātad Itālijas avārijas rezultātu kopumā atslēdzas 13 līnijas, Itālijas ziemeļos, 9 Centrāla Itālijā, Itālijas dienvidos un 4 Sicīlijā. Darba palika 196 siltuma elektrostācijas, 151 hidroelektrostācija ar kopējo tātad slodzi 27 gigavati un pašģenerācija 20 gigavati. Tātad deficīts 6,6 gigavati. Ja? Tātad drusciņi pat samazinājās deficīts, jo pirms avārijas deficīts bija 6,9, kad Itālija atslēdzas jau 6,6. Tā, nu, ko darīt? Veidojas deficīts, atslēdzamies no Centrāla Eiropā, saprotam, kamēr mēs šeit runājam par jaudu līnijām un tā tālāk, frekvence krita. Vot tagad parunāsim par frekvenci. Un par AF automātiku, par Itāliju esošu. Tātad pie AF automātikas pieslēdzas, nu, tur tiek pieslēgtas aptuveni 56% no slodzes. Slodzes samazināšanai sākotnēji izmanto 5 kārtas diapazona, tātad 49,7, 49,1,
tātad atslēdzot hidroakumulējušo elektrostāciju, tātad pieci agregāti pa 1,2 megavatiem, kas strādā sukņu režīmā, nu, ja viņi strādā sukņu režīmā, ja, tad kas kopā dod 6 gigavatus. Un 14 kartas ir papildus, ja, tātad katram ir solis 0,1 Hz, diapazona 48,8, 47,7. Rēģis uz frekvences izmaiņas, ātruma diapazona 0,1 Hz sekunde. Nu, tas ir papildus kriterijs, tātad ir krīšanas tātad ātrums un plus iestatījums. Tātad laika posma no 25,48, kad palaižas pirmā pakāpe, tad nostrādā automātika. Sākotnēji nostrādās pirmas kartas un sākotnējais aktīvas jaudas deficits tiek likvidēts. Līdz ar to Itālijas energosistēma kļuva sambalansēta 30 sekundžu laika pēc atdalīšanās no ārpus energosistēmas. Tā, un šeit mums apakšā ir ļoti interesanta raksturlikne, kas tur notika. Tātad, tā, re, kur viņi ir. Tātad, kā attīstās? Tā, šeit mums ir deficīts, re, kur ir imbalance, ja? Tas ir no atskaitas, no avārijas atskaitas. Un šeit ir frekvence. Tad, kas mums, re, kur ir Itālija atslēdzas, ja? Re, kur mūsu deficīts, ja, tātad maksimāla vērtība bija tur 7 gigavāti, ja? Atslēdzas. Rezultātā mēs redzam, kā šeit tātad arī nokrita frekvence. Šeit palaižas AF automātika, kas saka atslēgt patērētājus. Ja? Redziet, mēs esam deficita, bet deficits samazinās. Rezultātā arī frekvence turpina samazināties, jo sistēma nav līdzsvarota, bet tā kā deficits ir mazāks, ātrums, kā samazinās frekvence, arī samazinās. Un re, kur ir pakāpeniski, kad bija pateikts, tur cik tur sekundžu, 300 sekundžu laika, ja, AF automātika līdzsvaroja, ne, ja tas ir deficits, ja, līdzsvaroja energosistēmu, un re, kur mēs esam tātad līdzsvaroti, ja, bet re, kur vērtība, līdz kuri paspēja samazināties frekvence, 48,3 aptuveni, ja. Esam līdzsvaroti, AF ļoti veiksmīgi izdarīja savu funkciju, bet mēs esam pie pazeminātas frekvences. Kā mēs atceramies, pie pazeminātas frekvences katram ģeneratoram, kas ir pieslēgts, ir ierobežotas laiks, cik drīkst palikt darbā. Laiks iet. Jā, tagad atgriezīsimies pie notikumiem. Tātad, bet, kā mēs redzējām, ka tur grafiks turpinās arī tālāk, kā mēs saprotam, un pēc nosaukuma galu galā notika pilns sabrukums. Tātad turpinam skatīties, kā attīsties avārijas. Tātad, tomēr ar to viss nebeidzas. Pēc 5 sekundēm notiek ģenerācijas kaskādas veida atslēgšana. Tas noris līdz tātad 26,05, 27,59. Kā vienu no būtiskiem iemesliem var minēt, kā pie pazemināta frekvences līmeņa samazinās gāzes turbīnu kompresoru ražīgums, samazinās saspiesta gaisa padeve degšanas kamerā, kur tas izpilda arī dzēšanas funkciju, un tāpēc paaugstinās degšanas produktu temperatūra gāzes turbīnas darba rata ieeja. Lai novērstu nepieļaujamu lapstuņu pārkaršanu, gāzes turbinas tiek atslēgtas. Nu, lai frekvence apturētu, nostrādāja automātikas pārējais 11 kārtas. Ja, tātad, kāda situācija? Atslēdzas ģeneratori no savas aizsardzības, atkal deficīts. Ko darīt? Nu, turpinam atslēgt patērētājs, lai atkal līdzsvarotu sistēmu. Bet kā mēs atceramies, ja, AF
iespējas ir ierobežotas, tāpēc, ka tikai puse no patērētājiem ir pieslēgta pie AF. Un, kad AF atslēgs visus patērētājus, ko var, tad mēs paliksim tur, kur paliksim. Un, kā rezultātā, pie frekvences 47,5 Hz sāka sabrukums. Sabrukuma rezultātā atslēdzas 11 gigavati ģenerējušas jaudas. Tātad bija 20, atslēdzas 11 gigavati. Vēlreiz pie grafika, tātad, ko mēs te redzam? Mēs redzam, redziet, šeit mēs esam līdzsvaroti. Atkal imbalans parādījies, ja? Redzat, viņš tad parādīs imbalans. Kas tas nozīmē? Atslēdzas ģeneratore. AF cīnās ar to, nu, šeit arī gan reāla laika, tad viens atslēdzas arī patērētājs, tāpēc šeit ir tādas visas fluktuācijas. Bet rezultātā, kur mēs redzam situāciju, ka kur AF nostradēja ot šeit ar savu pēdējo pakapu, tad kur ir šeit pēdējā. Tātad pēdējā kārta nostradē, tad šeit ir pēdējais frekvences pacelums, un tātad sākas krīšana. Kā rezultātā, redziet, frekvence visu laiku turpināja samazināties, ja? Tāpēc, ka mums nebija situācijas, kad sistēma ir ar pārpalikumu un frekvence sāka pieaugt. Mēs visu laiku cīnāmies ar deficītu. Un katra nākamā soli frekvence ir samazina, un šeit jau viss pagalam. Tad vairs nav ko atslēgt. Frekvence ir kritiska, un šeit reāli notika sabrukums. Dažas minūtes laikā. Vot tā. Un tagad šeit ir ļoti laba tabula ar tādu apkopotu informāciju. Tātad, kā zaudējam savus ģeneratorus un kāpēc. Tātad, kur ir 3 agregāti ar jaudu 900 megawati. Sprieguma sabrukums, pašpatриņa barošana zaudēšana, tvaika katlu papildus elementu darbības nespēja. 2 agregāti, 300 megawati. Frekvences krišanas dēļ aktīvas jaudas deficīts, nepietiekama gaisa dzēsēšana, degšanas temperatūra paaugstināšana, turbinas atslēgšana. 2 agregāti, 754 megawati. Radušās svārstības tīkla, ģeneratoru ierosmes zaudēšana, aizsardzība atslēdz ģeneratorus. Ja, tātad agregāts 164, ja, sinhronizma zaudēšana. 13 agregāti jauda 1,3 gigavati. Zema frekvences vērtība, nu jā, šeit jau ir sabrukums. 3,1 agregāts. 5 gigavati. Aktīvas jaudas deficīts sasniedza F-min un reālais nostrādāt atslēdza agregātus. Ja, tātad atkal zema frekvence tas pats. 3 agregāti. Līnijas trāvas pieaugums, sprieguma pazemināšanas nostrādāja un atslēdz agregātus. Tā. Sprieguma, tad, nu jā, tad mums visur tur atslēdzas ģeneratori, rezultātā pazemina spriegums, atslēdzas līnijas un tā tālāk. Tātad energosistēma haos. Rezultātā atslēdzas, un šeit tur vēl viens zemes eļas gāzes spiediens. Jā, tātad frekvence pazeminās, spriegums pazeminās, tātad iekartas nevar pildīt savas funkcijas, lai tātad apkopotu to ģeneratoru. Vot tā. Tad 2 minūtes laika tātad viss sabruka. AF savu funkciju izpildīja, līdzsvaroja sistēmu, bet nepalīdzēja. Jo vajadzēja diezgan ātri papildus atslēgt patērētājus, lai frekvence sāka atjaunoties, lai nepazaudētu ģenerējušo jaudu. Bet AF2 automātikas nav. Ir tikai cilvēks un dispečers. Un šeit, principā, arī atskaites bija rakstīts par to, ka, vot, piemēram, nu šeit atkal ir tā kā, no atskaites. Šajā laikā dispečeri nepaspēja palaist papildus ģenerācijas rezervi. Šajā laika momentā bija arī vairākas AF kartas, ko vēl atslēgt, varēja atslēgt un atjaunot frekvenci līdz normālam režīmam, pie kuras kaskādas veida atslēgšanas risks ir mazāks. Var redzēt, ka ir nepareiza pret avārijas automātikas uzbūves darbība un dispečera laika stresa
apstākļos darboties ātri un operatīvi, tātad pārējais nevarēja. Tā, apkopojot teikto, tātad pirmkārt, automātikas uzbūvē, ja, nu, palaist, paļauties uz cilvēku šajā situācijā, tad cilvēki izdarīja, ko varēja. Ja? Tātad kaut kādus tur 300 megavatus viņi kaut kur dabūja, bet atkal tas ir nekas. Frekvenciju vajadzēs atjaunot līdz nominālu vērtībai. Tas ir viens. Un otrais ļoti būtisks iemesls vispār, kā saka attīstīties avārija. Tātad mums atslēdzas viena vienīga līnija, ja, un uzreiz izveidoja situācija, ka pārējās līnijas ir pārslogotas, kas nozīmē, ka viņa arī atslēdzies. Tātad šeit neizpildās tā saucamais N-1 kritērijs. Jau sen, nu, teiksim, mūsu gadsimtu, tagad ir ļoti daudz runas, tā nosauksim viņus, tātad tur visi profesionāli, zinātnieki un tā tālāk par to N-1 kritēriju. Tad varbūt vēlreiz atgādināšu. Tad N-1 kritērijs jau ir sen pieņemts, kas nozīmē, ka energosistēma jāspēj pildīt visas savas funkcijas, kad tiek pazaudēts jebkurš energosistēmas elements. Tātad N-1. N-2 nozīmē, ka energosistēma spēj, ja pazaudēsim jebkurus divus elementus. Protams, N-2 realizēt daudz sarežģītāk, tāpēc, ka nu, mums ir nepieciešama tātad rezervēšana tādā līmenī, lai jebkurus divus, ja? Tātad ieguldījumi energosistēmā, lai padarītu viņu ļoti, ļoti drošu. Tāpēc jau sen bija pieņemts tas kritērijs, pasaules mērogā N-1, ka viņš ir pietiekams un tā tālāk, bet jau, kā saku, sen sākas runas par to, ka šitais kriterijs nav labs, ka jāskatās tur atsevišķi un konkrēti un tā tālāk, bet vot šeit ir tas piemērs, ka atslēdzas viena līnija, tātad avārija notika, nu, kā avārija, atslēgšana. Un esam situācijā, jau zinām, ka esam tāda situācija, ka atslēgsies vēl viena līnija, tāpēc, ka energosistēma vairs nav normāla režīma. Mēs esam avārijas režīmā. Tāpēc, ka pārējās līnijas atslogotas un mums sākas laika atskaitē. Kad atslēgsies vēl citas līnijas un pasliktina situāciju. Tāpēc vot šeit pie tāda deficīta, kāds bija Itālijā, tiem 7 gigavatiem, tātad neizpildas N-1 kritērijs, kas pieved pie tā, ka energosistēma nav ļoti droša, tā viņu definēs. Nevienu apbižot, neapbižot. Un otrais, jā, tātad AF automātika un dispečera pienākumi. Kā cīnīties ar avāriju. Vot tā. Nu, vot šodien īsumā, tātad, ko es gribu jums pastāstīt. Tātad par sabrukumiem un par to, par automātiku un kā tas notiek. Tad nākamreiz mēs jau sāksim skatīties materiālus priekš laboratorijas darbiem. Saku stāstīt, kas tur mums būs un kas tur mums ir. Varbūt ir jautājumi.